Čau! Šodien parunāsim un apskatīsim populārākās vietas uz cilvēka ķermeņa. Un priekš jums mēs izstāstīsim, kāpēc tieši tādās vietās labāk taisīt tetovējumus, un varbūt tas jums arī palīdzēs nākotnē saprast vairāk. Tetovējumi uz rokas sievietēm. Sievietes vairāk izpaužās uz to estētisko variantu, sievišķo variantu, kas ir ar smalkiem tetovējumiem, varbūt kāds uzrakstīns, varbūt kāds maz, ko mēs saucam par flash tattoo, bet jebkurā gadījumā arī izvēlās, protams, lielāks tetovējumus, bet vienmēr sievietes meklē to estētiku, kas padarīs viņas vēl skaistākas. Neliela tetovējuma piestāvēt tiem cilvēkiem, kas grib kaut ko neuzkrītošu, bet stilīgi tajā pašā laikā, un kas var viegli paslēpt ar apģērbu, bet tajā pašā laikā viņš vienmēr būs tev uz ķermeņa, un tajā pašā laikā viss būs super. Protams, arī kā sievietes izvēlās arī ko lielāku, tad, protams, ir daudz visādu stilu, dizainu un kā izpausties uz ķermeņa, tāpēc tam nav robežas. Tetovējumi vīriešiem. Visbiežāk izvēlētā ķermeņa daļa ir plecs, kurā var ļoti labi izpausties lielumā, gan arī izskatā. Visbiežāk izvēlētākais stils ir realisms, un kurā visvairāk izpaužas ar vikingu tēmu, gan kā dzīvniekiem, kas noteikti ir lauva, vilks un visdažādām lietām. Kāpēc tieši plecs? Tāpēc, ka plecs ir diezgan pamatīga vieta, kur var izpausties un ar visādiem elementiem, gan arī kā simboliem un viss kaut ko, jebkādā stilā to var izpausties. Un tā ir viena vieta, kas ir visvairāk redzamāka, tāpēc vīrieši to mēģina piepildīt un izvēlēties tieši plecu. Par kopšanu, kā jau mēs esam pieminējuši vairākos video, kas ir redzami YouTube, izmantojam priekš kopšanas biotatumu. Un kā mēs to izmantojam, tas ir viss redzams mūsu iepriekšējos video, tā kā lūdzu noskaties. Izvēlies ideju, kas tev ir tieši īpaša, un raksti to komentārā, un varbūt tieši tu būsi tas, par ko mēs parunāsim nākamajā video par idejām.